6 dienu laikā 3 spēles, 3 uzvaras, 2 Liepājā pret Amuru un Vladivostokas Admirālu, un šodien Arēnā Rīga tikāmies ar Austrumu konferences līderiem, Kazaņas Akbars, divkārtējiem Gagārina kausa ieguvējiem un izcīnījām 3. uzvaru pēc kārtas. Turklāt šajā mačā Jānis Kalniņš palika nepārspēts ar rezultātu 2-0. Lielisku un galvenais ļoti vajadzīgu uzvaru svinēja laukuma saimnieki Rīgas Dinamo hokejisti. Pirmajā trešdaļā Oskars Cibuļskis pa vārtiem met vienreiz pretinieks nobūrtie šo metienu, bet veiksmīgi ripa atlec Oskaram uz atkārtot metienu iespējām un ripa lido Emīļa Garipova sargāto vārtu devītniekā 1-0. Spēles otrajā trešdaļā rīdzinieki turpināja ofensīvu, bet nospēlnīja skaitlisko mazākumu, kurus prata izmantot Māris Bičevskis, realizēja šo izgājienu rezultātu uz tablo jau 2-0. Pēc maču uz interviju aicinājām pretinieku komandas līderi Aleksandru Svitovu, kurš atzinīgi novērtēja Rīgas Dinamo vārtsarga Jāņa Kalniņu darbību vārtos un pakomentēja šo spēli, kas tad Akbars spēlētājiem šodien līdz galam tā arī neizdevās. Что, может, сегодня у Акбарса не получилось, из-за чего рижане выиграли этот матч? Ну, не реализовали большинство, пропустили потом в большинстве, играя на одного игрока больше. Были моменты, не использовали их. Рига забили голы хорошие, от этого результат. Как-то особенно, не особенно к Риге готовились, зная, в какой ситуации мы в турнирной таблице находимся? Ну, знаете, на каждую игру стараемся настроиться, как на последнюю. Ну, вот сегодня здорово вратарь сыграл в Риге, молодец, подтащил команду, я думаю, дал большие силы для команды, чтобы команда победила. Спасибо. Jānis, stāsti, kur ir tas noslēpums, ka 3 spēles lieliski aizvadītas, pretinieki iemet mazāk nekā mēs, nu, un šodien vispār pret Akbaru sausā spēle, ar ko es tev arī apsveicu. Nu, paldies, jā. Es domāju, nav nekāds noslēpums. Čaļi spēlē labi. Visa komanda ir atradusi to ritmu, kurā vajag spēlēt, un iet spēle, viss notiek. Kāda bija gatavošanās pret divkārtējiem Gagārina kausa ieguvējiem, šobrīd Austrumu konferences līderiem? Tāda pati kā pret visām citām komandām. Tā kā nekas nav jāmaina, tāpat jāturpina. Pirmajā trešdaļā spiediens bija daudz lielāks no pretinieku puses. Mums bija arī skaitliskais mazākums, turklāt 4 minūtes, daudz metienu pa vārtiem, ar kuriem tu visiem tik galā. Kā tu pats jūties spēlē? Nu, labi jūtos spēlē. Nezinu, nebija nekas īpašs vai tur kaut kas speciāli, tikai tāpēc, kā Akbars. Spēlējām visi kopā, visi komanda kā kulaks un vinējām. Vai šīs 2 Liepājas spēles, 2 uzvaras pēc kārtas dod tādu papildus motivāciju, ticību saviem spēkiem arī turpinājumā? Tagad jau 3 spēles pēc kārtas uzvarētas. Nu, protams, vienmēr ir patīkami uzvarēt, jo vairāk uzvaras pēc kārtas, jo komanda spēlē pārliecinošāk. Cerēsim uz turpinājumu. Paldies tev! Pirmajā trešdaļā rīdzinieki izturēja lielo skaitlisko mazākumu un acīm redzot, tas spārnoja viņus labvēlīgam spēles rezultātam arī maču turpinājumā. Jau minējām, ka spēles otrajā trešdaļā atkal spēlējot skaitliskajā mazākumā izdevās izrāviens uz pretinieku vārtiem un Mārim Bičevskim teicams metiens atkal jau uz Emīļa Garipova sargāto mūri un rezultāts 2-0. Lūk arī Māra komentārs par gūtajiem vārtiem un svarīgo 3. uzvaru pēc kārtas. Apsveicu ar 3. pēc kārtas izcīnoto uzvaru. Tavi uzvaras vārdi šajā gadījumā, spēlējot skaitliskajā mazākumā, varbūt to situāciju arī nokomentēt. Ko tā sanāca, kad Buņi dabūja ripu un iedavumu pieskolu un sanāca 2-1 izskrist. Sākumā par 3-1. Un neko bija brīvs tālais stūrs, met no trāpīt. Pirmo trešdaļu uzvarējām, Oskars Cibuļskis realizēja metienu no zilās līnijas. Kāda bija treneru norādījuma, kā jāturpina spēlēt, jo pirmajā trešdaļā karstas spiediens un rips kontrola bija acīm redzama lielāka? Neko to teica, lai turpinam strādāt, vajadzēja izvarīties no tiem noraidījumiem un pēc tam jau sanāca salauzt to spēli un uzvarēt. Cik ir svarīgi šādas te uzvaru sērijas šobrīd jau no 3 spēlēm, un tīpaši šobrīd pret Austrumu konferences līderiem? Es domāju, ka ļoti svarīgi, jo tas tomēr dod pārliecību un daudz vieglāk pēc tam spēlēt, kā tas dod diezgan daudz. Paldies! Šobrīd Rīgas Dinamo dosies 2 spēļu izbraukumā. 17. novembrī spēlēsim Bratislavā pret vietējo Slovanu vienību, bet 2 dienas vēlāk Zagrebā pret Medvešaku. Turpinam turēt īkšķi un ticēt mūsu komandai Rīgas Dinamo.